Ak, šausmas. Šoreiz es tā neteikšu. Bet pateikšu to, ka šo kafijas aparātu var satīrīt, salabot, savest kārtībā un strādās kā jauns. Bet gribu tev viņu parādīt to, kā ir saplīsis viņš un secināt, kāpēc tas tā ir noticis. Skaties! Kas tas pa aparātu man? Tas ir Philips 4300 sērijas Latigo modelis. A, kas viņam ir pa vainu? Neputo pienu un vāja kafiju. Nu tad varam vaļā! O jā, šeit būs kārtīga apkopa nepieciešama. Jāsauc meistars. Māri, paskaidro mums, kas te ir noticis? Te ir bijis normāls sprādziens. Šitā te rodās divu iemeslu dēļ. Vai kāds jau te ir līdz iekšā un nav pareizi salicis, vai nav bijušas laicīgi nomainīgs blīvs, ir veidojies nosprostojums izvadā un nolauzis. Vārdu sakot, laicīgi nesiet savus kafijas aparātus uz apkopi un iespējams šādi gadījumi būs mazāk. Taču nebūs. Skrovēsim nost arī aizmugurējo daļu. Iespējams, tur arī būs kādi defekti. Es domāju, ka noteikti tur kaut kas interesants būs. Šeit ir vadības plate. O jā, Komentāri. šausmas. Ierakstiet komentārus. Tā, ņemam ārā dzirnavas. Jā, šīs dzirnavas arī būs jāmaina. Labi, cik maksā, lai šādu aparātu sakoptu? Darbiņš, protams, šeit būs daudz. Lai visu iztīrītu un sakopu, apmēram 35 eiro. Plus vēl klāt nāks detaļas. Iesakam mēs kafijas aparātus vest uz apkopi reizi gadā. A few moments later. Atceries, kā bija? Skaties, kā tagad ir.